Principā atbraucu uz Rīgu ar tādu domu, ka tūdaļ visi man te būs kāja priekšā, ja? Un tad pasaucu uz sapulci un pateica, ka nebūs, tāpēc, ka ir latgaliešu akcents. Sāka cilvēki atbirt no manas dzīves arī, jo es viņiem jau tāds tā kā piektais ritenis sāku palikt. Un tikai tajā mirklī tas klikšķis notika priekš manis kaut kā. Principā visu biju zaudējis, vienīgais, kas bija, tā bija tusēšanās, turpinot dzīvot uz senču kaklu. Radio un sociālā tīkli, tu esi abos viens tas pats cilvēks vai nedaudz savādāk? Es esmu drusku piezemētāks. Nav tā, ka tur arī laksta apkārtā, jebkurā vietā, kur es ieeju, es polkā neskrienu cauri veikalam, piemēram. Man nogrieza ceļu, un es tur ienesos viņā iekšā riktīgi un pamodos pēc tam slimnīcā. Un tajā mirklī, kad es izslēdzu ekspektācijas, tad tās lietas sāka notikt. Sveiks, skatītāji! Šodien studijā pie mums latgalietis, pozitīvs man esejs, jauniešu iedvesmotājs un radio balss Lauris Zalāns. Sveiks, Lauri! Čau! Priecājos tevi redzēt. Apusē, prieks būt šeit. Klau, varbūt, lai tas nebūtu tik, kā vienmēr ierasts, izstāsti tu pats par sevi, ko tu vēlies, lai cilvēki par tevi zina, iepazīstinot mūsu skatītājus. Jā, pirmām kārtām paldies vēlreiz. Riktīgi forši ciemoties arī tavā podkāstā. Ko tur daudz stāstīt? Darbojos radio, kā tu arī minēji, Radio Tev. Vadu pasākumus, raidījumus, šovus gan televīzijā, gan internetā. Vadu savu podkāstu. Ir arī tāds influencēja. Sociālai tīkli un visa šī te interneta vide noteikti tur tas ir par tādu profesionālo sfēru un lauciņu runājot. Bet tā visādi citādi dzīves baudītājs. Dzīves baudītājs. Jā. Ja tev būtu jāapraksta sevi 3 vārdos, kādi tie būtu? Vienkāršs, saprotošs un mierīgs. Labi. 3 vārdi, ja? Jā. Tāpat kā es, arī tu esi no Latgales. Mēs esam principā no gan izvēl vienas pilsētas, es varbūt nedaudz vairāk laukos, bet arī abi bijām Preļos, kādreiz arī futbolu spēlējām kopā. Tā kā, jā, bijām manījušies, redzējušies. Klau, izstāsti par savu ceļu no Latgales tātad uz Rīgu. Kā tu šeit nokļuvi? Kā izsākās tava karjera šeit? No sākuma standarta ceļš. Pabeidz ģimnāziju, vidusskolu, vidēju izglītību iegūsti un brauc dzīvot uz lielo iespēju zemi, uz Rīgu. Mācīties. Iestājies vienā skolā, nepatīk, izstājies. Iestājies otrā skolā, patīk, bet garlaicīgi drusku. Jo daudz teorētiskais, nelaiž neviens darboties baigi pie praktiskās daļas un arī palaiž vaļā principā. Tā kā uz papīra es tur eksistēju, bet praktiski es tur neko baigi nedaru. Principā atbraucu uz Rīgu ar tādu domu, ka tūdaļ visi man te būs kāja priekšā, ja? Absolūti nē. Beidzot ir tāda, tā kā sajūta, ka tā izkristalizējas, protams, pēc tikai kaut kādiem 2 vai 3 gadiem esot šeit, bet tā sajūta, ka neviens vairs tevi nepieskata. Ja līdz tam tu tā kā nejūti, ka tevi tur pieskata, bet īstenībā, es saku, izkristalizējās pēc kaut kāda laika, ka tev visu laiku ir bijis kāds blakus, kas tevi piečeko, apjautājis, kā te vieta un tā tālāk. Tad šeit vispār pilnīgi pretēji. Tu nevienu nepazīsti, viss sākas no jauna, pieauguša cilvēka dzīve, pats nedarīsi, nekā arī nebūs. Un es to vistiešākā šī vārda nozīmē arī izbaudīju, ka neko nedarot, nekas arī nenotika. Jo es biju iedomājies kaut kā drusciņ citādāk visu to. Tātad mācījos, nevienu skolu nepabeidzu no tām, kurās es mācījos kaut kādus kursiņus. Tur izgāju aktiermeistarības kursus, radio DJ kursus ar domu, ka es tā kā mēģinu iet pa taisno uz savu sapni, kas ir būt radio. No sākuma es gan nācu uz Rīgu ar domu, ka varbūt es tur iestartēšu aktieros, mēģināšu, bet es tur netiku arī un kaut kā es to domu atmetu un tad pārfokusējos uz to radio. Un ieslēdzu sev tādu tuneļa vīziju, ka neko, kas ir apkārt, es tā kā neredzu un neko neizmēģinu pats uz savas ādas, tikai mēģinu kaut kā tikt uz radio. Kā tikt uz turieni, absolūti nav skaidrs. Tur kaut kādu ēpastu sūtīšana, rakstīšana, prasīšana, tur DJiem, kas tur strādā, atbilžu nesaņemšana un tad kaut kā tie radio DJ kursi, tur it kā viens cilvēks ir, kas kaut kādu tev tur komentāru iedod par to, ka tu it kā kaut ko varētu darīt, bet tāpat laikā viņš tev neko nevar garantēt. Līdz ar to es kaut kā tur visu laiku daudzījos, ņēmos paralēli tusējot vienkārši katru dienu.
tusējoties, ne par ko citu nedomājot, kā tur iet, nopelnīt, piemēram, naudiņas kaut kādas. Vispār tādas domas nebija, jo es ieslēdzu to tuneļu vīziju, ka es strādāšu tikai vienā vietā, kas ir radio, kad tikšu. Šitā es kādu laiku ņēmos, līdz paņēma mani viens rāģiņš, bet iedeva man novadīt 2 ēterus, sestdienu, svētdienu, un tad pasaucu uz sapulci un pateica, ka nebūs, tāpēc, ka ir latgaliešu akcents. Izmet ārā, principā, no turienes. Un tad vispār liekas, ka viss ir dirsā. Es atvainojos. jo tu neko neesi citu darījis. Visur tev liekas, ka te met ārā vai tev tas nepatīk un nesanāk. Un pat sapnis nostāda te fakta priekšā, ja, ka šito tu nevari darīt. Kas ir tas latgaliešu akcents. Tad sāka cilvēki atbirt no manas dzīves arī, jo es viņiem jau tāds tā kā 5. ritenis sāku palikt. Un tikai tajā mirklī tas klikšķis notika priekš manis kaut kāds pēc tiem 3 gadiem, kad es jau, principā visu biju zaudējis. Vienīgais, kas bija, tā bija tusēšanās, turpinot dzīvot uz senču kakla. Vienīgais, es nostrādāju mēnesi Sportlandā, bet no turienes mani arī izmeta, jo man bija slikts ietirgojums. Vienādi sakot, visu laiku tu tā kā atsities pret sienu kaut kur. Un plus to cilvēku pazaudēšana, un tad kaut kāds klišķis vienreiz notiek, ka, ja tu nevari darīt to, kas tev reāli šķiet, ka varētu būt tavējais, vismaz kaut kur virzies uz priekšu. Meklē kaut ko līdzīgu, pamaini to, ka tu vienkārši celies vienos dienā un neko nedari, un nekas tu tur arī neesi. Vienkārši eksistē, nevis kaut ko dari šajā pasaulē. Un es sāku šķirstīt vienkārši Facebook, es uzgāju ziņu, ka Geto Games, tāda organizācija, meklē brīvprātīgos. Ar praksi tur padarboties. Es vēl tā kā uz papīra tad skaitījos skolā, bet es domāju, vismaz es praksi izpildīšu no tiem visiem normatīviem, kas tur jāizpild tajā skolā. Es iestājos tajā brīvprātīgajā darbā, un ar domu, ka viņiem tur vajadzēja cilvēkus uz nepilniem 3 mēnešiem. Bet man beigās tas tik ļoti iepatikās. Pēc tiem 3 mēs iestājāmies kaut kādi 20-25 cilvēki. Pēc tiem 3 mēnešiem visi atbira, pārējais paliku vienīgais. Es saku, lūdzu, dodiet vēl kaut ko. Es esmu gatavs te palikt, darboties. Man tik ļoti tas iepatikās. Paralēli turpinot dzīvot uz senču kakla. Brīvprātīgais darbs tik ļoti iepatikās, ka es saku, dodiet vēl kaut ko darīt. Jo es sāku iepazīt cilvēkus tur, sāku kaut kā apdauzīties tajā vidē. Jo viņi vienkārši deva iespēju, deva platformu. Tā kā neko nesaņemot materiāla ziņā atpakaļ, ja? bet tādam izaugsmē pašam priekš sevis. Un tur es turpināju darboties vispār bez jebkādām ekspektācijām. Un tajā mirklī, kad es izslēdzu ekspektācijas, tad tās lietas sāka notikt. Es sāku ieraudzīt pilnīgi citu kaut ko no tā visa, ko es darīju vai nedarīju, kas man beigās sāka nest kaut kādus auglīšus mazos. Es atradu paralēli brīvprātīgajam darbam Preiļos, darbu jauniešu centrā. Preiļos, tas ir 200 km, tātad no Rīgas. Un tad es nedēļu sadalīju uz pusēm. Pirmās 3 dienas daru brīvprātīgo darbu Geto Games, iesēžos vakarā mašīnā, braucu uz Preiļiem, no rīta 4. esmu Preiļos jauniešu centrā, pusslodzi nostrādāju, svētdien atkal iesēžos atpakaļ mašīnā, braucu uz Rīgu, un šitā te gada garumā apmēram. Tātad līdz 20, apmēram 2-3 gadiem es šitā arī daudzījos, līdz momentam, kad man Geto Games piedāvāja pilna laika darbu pie sevis. Un tad es pārgāju uz pilna laika darbiņu, un tas ritentiņš tā arī sāka griezties. Nāca sociālajā tīkli, redzēju, ka tur var kaut ko likt, un visu laiku esmu izgājis uz to, ka kaut kādu tādu vieglu saturu jāveido. To vieglo saturu es atradu humorā, kaut kādās tādās pozitīvās lietās, vlodziņš tur kaut kāds skečs caur to humoru un komēdiju. Un viss, un tas ritentiņš tā arī sāka griezties, neliekot ekspektācijas, bet kaut ko darot, kustoties uz priekšu. Sāka influenceru kaut kādu pasauli tur piespēlēties, pasākumi, un beigās radio pats piedāvāja strādāt pie sevis. Klausies, bet vēl joprojām, teiksim tā, tu esi radio balss, bet mēs tevi redzam. Jā, sociālajos tīklos apkārt. Kāpēc tu izbrauķi aktieros? Es pat nezinu īstenībā. Gan jau kā arī vēl tajā laikā tieši tā akcenta dēļ. Es pieļauju.
Nav arī gluži tā, ka izbrāķēs vienkārši laikam negāju maksimālajā uz to. Es pieļauju, ka cilvēkiem no reģioniem jāiet uz priekšu vismaz 4. ātrumā. Ja rīdzinieki var 2., 3. te bumbulēt kaut kā drusciņu, reģionu cilvēkiem, man liekas, drusku sarežģītāk ir izsisties. Tā ir cita pasaule. Tas ir tāds cits kontrasts, un tas izmērs arī tai pilsētai no sērijas. Tad, es pats arī taču 16 gados pārvācu uzreiz uz Rīgu, uz koledžu. Tad liekas tāds, wow, par Rīgu nekā lielāka nav. Jā. Tagad man ir tāds, Rīga ir būts arī citur pasaulē. Jā, tā kā tu pasties tām citām lielākajām pilsētām ir tāds, jā, Rīga tomēr ir maziņa. Jā, tā kā, ja tu viņai var izbraukt cauri tur 50 minūtes bez sastrēguma, tad tā ir mazpilsēta reāli pasaules tādā mērogā. Bet, jebkurā gadījumā no reģioniem, jā, Rīgā visdrīzāk tas ir. Bet par aktieriem, jā, interesanti, jo tu tāpat esi kameras priekšā, tu tēlo, tu, teiksim, izpildi. Varbūt vēl atnāks tas piedāvājums vēl vienreiz. Varbūt. Zin kā, tas, ko es daru tajos sociālajos tīklos un arī citreiz pasākumos, īstenībā tas sevi ietver visu to, ko es kādreiz esmu gribējis darīt. Ne tikai par aktieriem runāju, tu pats redz, kur saki, ka es tēloju, iejūtos kaut kādos tēlos. Es to varu izmantot tātad sociālajos tīklos, kur es varu arī citādāk. Tātad sociālajā tīkla vispār man liekas ideāla vieta. Es tur varu trenēt būšanu pretī kamerai, es tur varu iejusties tēlos, es tur varu mācīties, tekstus, statistiku, čekot. Tā kā sociālā tīkla tik pateicīga un daudzpusīga platforma ir, kur izpausties, ka es vienmēr iesaku visiem. Mēģiniet likt kaut ko, ja jūs gribat, lai jūsu, tur personīgais kaut kāds tur vai biznesiņš, vai jūsu tēls izaug, kaut ko aizķer kādam, ar saviem talantiem, es domāju, dalīties tur un likt iekšā. Ja? To, kas reāli tev patīk, tas kaut kur var tiešām nospēlēt par labu tev, un tad tu kaut kādas iespējas kaut kur dabūsi. Klausies, labi, tas viss, tas ir reāli reprezentācijas spējas tavs. Jautājums tāds varbūt no pamatskolas, vidusskolas laikiem, ņemot vērā, ka tev tas jau arī tad patika, vai arī tu biji viens no tiem, kurus mocīja pa skatuves runas konkursiem? Nereizi. Nereizi neesmu nospēlējis nevienu skolas ludziņu, nereizi neesmu novadījis nevienu skolas pasākumu, nereizi neesmu bijis nevienā konkursā, nec matemātikas, nec tur skatuves runas vai literatūras, vai kur tikai un vienīgi sports ir bijis tas, kas mani kaut kur ir bijis ārpus skolas aizvedis, un tautu dejojis es esmu. Pārējais nē, nekas cits, kas izņemot tautas dejošanu ar skatuvi nav nekāda sakara bijis. Kaut kad padīdžejoja kā dīdžejs, bet tur vienkārši iemācies mūziku likt un viss. Nē, vienkārši es zinu to, ka ņemot ārā zinu arī ģimnāziju, kurā tu mācījies. Jā, tā kā tur bija arī cilvēki no manas pamatskolas, es pats ļoti veiksmīgi notinos no turienes, jo es negribēju ģimnāziju tikai tā iemesla dēļ, ka es zināju, ka man liks vadīt pasākumus, to visu darīt, jo man pamatskolā un mamma ir latviešu valodas skolotāja. Tad, kurš bija pirmais, kur dzenāja uz skatuves runas konkursiem? Teiksim tā, tobrīd man tas visdrīzāk nepatika, bet kaut kādā ziņā jāsaka paldies, jo vēl projām šobrīd darbojoties pārdošanā, man tas ļoti, ļoti palīdz. Tieši ar cilvēku runājot, tā kā ir krietni vieglāk, teiksim, un šis ir tieši tas pats arī sociālajos tīklos. Ja tu spēj runāt un spēj pārdot sevi, prezentēt, tad noteikti dzīve arī tev tas atspēlēsies atpakaļ un būs tie piedāvājumi, būs šī iespēja, kur arī tev redz, ka, teiksim, ar visu pretestību tomēr izkrita beigās. Jā, bet laikam mana piebilde tajā visā ir, ka jāpatīk tajā lietā ir. Redz, es piemēru to devu par Sportlandu. Acīm redzot, un cik es arī atceros, man nepatika baigi mēģināt iesmērēt, es saku pēdiņās, cilvēkam apaus, piemēram. Tas bija tāds vienkārši jānāk un jādara ir, vai jāizdara ir. Bet es tā kā negūju sev sirds siltumu no tā, ja? Un tad tas, kas šobrīd notiek, jo tā arī ir sava veida pārdošana, un tā influenceru pasaule, reklāma un tā tālāk, tad es izvēlos vienmēr, ja es jūtu, ka tas ir mans, ka man tas patīk, es to lietošu, ka es tam saku, visi forši, čotka, tad es to ņemu un tad tas nostrādā. Jā, tad, ja tu arī dod to, teiksim, savu apstiprinājumu par to produktu, nevis vienkārši saņemam naudiņu un aiziet. Kaut ko uzcepsim, būs labi. Teiksim tā. Bet tad varam godīgi, teiksim, atzīt, ka Ghetto Games bija tas, kas iedod to pirmo atspērienu. Tieši šī jauniešu kustība. Pilnībā.
kas arī tevi aizrāva un no kuras tu arī nekur tālu aizbēdzis neesi. Tur es piedzimu. Tur tu piedzimi. Un arī viss satura veidošana tieši no turienes sākās, vai ne? Jā, no sākuma bija jāveido saturs priekš Ghetto Games, un pēc tam es ieraudzīju, ka reāli cilvēkiem patīk, un domāju, kāpēc gan nemēģināt arī pie sejas kaut ko likt, un tas nostrādāja. Tas saturs, ko veido, viņš parasti ir tāds ļoti aktīvs, teiksim, tu vienmēr esi kustībā, cik var vērot. Tas notiek spontāni, vai tu reāli plāno, vai tev ir kaut kādas, vīzijas, ko tu gribētu izdarīt, kas tev ir padomā, kas varbūt ir aktuāli? Kā notiek šī kontentu veidošana? Agrāk tas bija, principā viss saturs, ko es veidoju, bija iepriekš izplānots un izdomāts. Jā, uzrakstīti scenāriji un tā tālāk. Es jau zināju, nolikts laiks, kad es eju un to daru. Šobrīd jau ir apmēram 80% spontanitāte, 20% ieplānotas kaut kādas lietas. Ieplānotās jau ir tādas, kaut kādi tur, teiksim, trendi, aktualitātes, vēl kaut kas, kur tu neatkarīgi no tā, kas notiek pasaulē, kaut ko pats izdomā, bet vairs tikai 20%. Savukārt tie 80% atkal iedalās uz kaut kādiem arī tur 60 un 20%, kas ir, es zinu, kur man dienas gaitā ir jābūt, un es jau iepriekš izdomāju, tātad, ja es aizbraukšu, teiksim, uz kaut kādu pasākumu, tad es izdomāju, satiekot tur konkrētu cilvēku grupu, jaunieši, piemēram, ko es ar viņiem varētu uztaisīt. Es paņemšu šito, tagad tur tas ir aktuāls un trendu kaut kādu. Tad dodoties darba kaut kādā uzdevumā, es jau izdomāju, ka es tur varu vēl papildus jau uztaisīt arī kontentu pats priekš sevis, kas ir neatkarīgi no tā pasākuma. Tā kā pats priekš sevis reāli kaut ko iefilmēt. Tātad, un arī hobijos skatoties. Ja es eju uz hokeju, es varu, piemēram, izdomāt, šovakar man jābūt hoķī, un es uztaisīšu kaut kādu materiālu, tur, nokāpšu, patēlošu, ka man tur kaut kas, pirmais uzkāpiens uz ledus, un tu jau uzreiz norauj uz muguras. Tā, un viss es to ātri nofilmēju, čik, un turpinu spēlēt hoķi. Jā. Tas kontenta tavs saturs, viņš lielākoties ir izklaidējošs vai, iedvesmojošs, izglītojošs? Kā tu viņu sadalītu? Cik? Vairāk izklaidējošs noteikti, bet pēdējā laikā es vispār mēģinu sevi baigi neierobežot. Un tādā ziņā, ka, lai arī cik varbūt nopietnas būtu tas kontents, es esmu runājis arī par vēlēšanām, kāds tur baigais smieklis vēlēšanās, tāda nopietna diezgan lieta par politiku un tā. Bet, lai arī kāda tur tā lieta vai kategorija būtu, es to tik un tā mēģinu pasniegt caur tādu humoristisku vai pozitīvu vai izklaidējošu prizmu. Un es domāju, ka caur humoru vispār par jebkuru tēmu var runāt. Protams. Par jebkuru. Nevēl tu saka, teiksim, ja ir laba humora izjūta, tad ir augstāks intelekts. Jā. Jo melnāka humora izjūta, jo augstāks. Tas arī, teiksim, bet visam ir robežas. Visam ir robežas, vai arī attiecīgā publika, teiksim tā. Jā, tieši tā. Līdz ar to noteikti ir jāizvērtē arī šī nianse, teiksim tā. Klau, vai ir bijuši momenti, kad kāds cilvēks, skatās tavu kontentu, satiek tevi dzīvē un ir, teiksim, tā atzinis, ka tavs video man iedvesmoja vai palīdzēja, vai ir šādi brīži bijuši? Jā, vairāk varbūt par kaut kāda jau garāka formāta, kas ir tie podkāsti, teiksim. Par to ir diezgan daudz bijis. Par rāģiņu kaut kas ir bijis. Vairāk redz uz tāda garāka formāta materiāliem. Uz tiem skečiem, tieši tikai varbūt no tā aspekta, ka vienkārši uzlaboja dienu, lika pasmaidīt un tādā veidā. Negluži tā, ka tur izglāba pasauli ar to, bet kaut kādu tomēr tādā pasaulīgā kontekstā skatoties, vismaz mazumiņu iedevu, lai tam cilvēkam iespējams būtu labāka diena. Tādus komentārus es esmu saņēmis savā virzienā. Un kas tev galvenā auditorija? Jauni cilvēki apmēram no 16 līdz 35. Tā ir vislielākā kategorija. Otra ir vēl mazāki, kas ir līdz tiem 16 gadiem. Un tad trešā ir virs kaut kad 40 plus apmēram tā. Ja šis darbs ar jauniešiem tev ir vēl projām palicis no tā Ghetto Games perioda, vienkārši tagad viņš vairs nav saistīts ar Ghetto Games tieši, bet atsevišķi, teiksim. Un tas tieši redzēja pavisam nesen bija arī nometnē ar jauniešiem. Kāpēc tev aizrauja tas darbs ar jauniešiem tieši? Man liekas, ka vispār esot jauniešu lokā, lai arī cik varbūt citreiz liktos, ka
mūsu laikā bija labāk, jā, vai mēs bijām foršāki jaunieši un tā. Katram laikmetam piemīt savi plusi un savi varbūt arī mīnusiņi. Bet tieši tā iemesla dēļ man patīk tur būt un redzēt, kā ir šobrīd, lai es pats neiesūnoju kaut kādā ziņā, jo es esmu izvēlējies tādu kategoriju darboties vai tādu sfēru darboties, kur jo lielāks pūpēdis tu būsi, jo mazāk tu interesēsi kādam. Tāpēc vispār purpināt par kaut kādām lietām un būt izbesītam, man liekas, vispār ne uz kurieni neved. Un ļoti daudzi, tātad par jauniešiem arī šobrīd mēdz tur dusmoties vai kā citādi, ja tie tak neko neprot un tā tālāk. Un savukārt es tad gribu parādīt to, ka ir pilnīgi pretēji. Jā, viņi ir asāki, jā, viņi ir tādi tiešāki un atvērtāki tieši tādā ziņā, ka varbūt pat citreiz ar mazāku respektu pret lielu, vecāku cilvēku, ja? Bet tāda ir tā mūsdienu pasaule, un tāpēc tieši otrādāk nevis vajag viņus nolikt par to, bet varbūt pamācīt un parādīt kaut kur tās lietas, kur vajadzētu drusciņ piebremzēt, ja? Tā tu dzīvē nesasniegsi neko, ja tu šitā uzvedīsies. Lūk, un tas ir tas, ko varbūt es kā vecāks drusciņ cilvēks viņiem varu nodot, savukārt no viņiem es tad varu gūt to maksimālismu, ja, to enerģiju, jo lai arī cik es ieguldītu enerģiju un dienas beigās būtu vai justos izpumpējies, esot ar viņiem, tāpat es jūtu kaut kādu gandarījumu un to enerģijas pieplūdumu sevī, lai nākamajā dienā atkal celtos un močītu kopā ar viņiem. Tev personīgi neliekas, ka tu strādā ar jauniešiem, komunicē, kā mūsdienu jaunatne, viņa uz lietām rēģē daudz savādāk nekā mēs un nekā gados vecāki cilvēki. Pieņemsim, notiek kaut kāds notikums politikā vai pasaulē. Visi teiksim, tie vecie senči, ja? Vienmēr tur naidīgi komentāri, tur kaut ko lecās, lamājās, viss tur notiek ņemās. Jaunieši vienkārši tādi paskatās, pasmējās, paklusē, un tad ir vienkārši kaut kāds viens mīms, ja, kas raksturo esošo situāciju pasaulē. Viss saspiež laikus, un tas ir viss. Mums īsti neinteresē, mēs to nevaram izdarīt, ejam tālāk. Jā. Man šķiet, ka tas ir tāds mans novērojums personīgais, ko es redzu, ka jaunieši ir tādi, tā kā, viņi negrib aktīvi iesaistīties, tas, kas viņiem ir garlaicīgs. Un tur, kur viņi nevar ietekmēt lietas, viņi vienkārši to tā kā, lēš gar ausīm. Varētu tā būt? Varētu tā būt, jā. Jauniešus arī vispār šobrīd laikam vienā katlā nevar likt, jo mūsdienās to iespēju ir tik daudz. Un par tām iespējām atkal runājot, ka es pat citreiz novēroju tādu niansi, ka šobrīd jau to iespēju ir tik daudz, ka tieši tas pārsātinājums jau jaunieti kaut kur drusku sāk biedēt. Nevis tas, ka, ko es darīšu tālāk, ja? Kur lai es eju, kas tagad notiek, bet tieši tas, ka ir tik daudz, ka viņš jau ir samulsis no tā, cik ir daudz, ja ko lai es izvēlos tagad darīt tālāk dzīvē. Bet atgriežoties par to, ko tu saki, jā, un nevienmēr arī tas varbūt ir labi. Nevelti visi mēģina pieturēties kaut kādā ziņā pie jaunas auditorijas un uzrunāt viņus. Sākot ar pārtikas veikaliem, kaut vai jau uz jaunu auditoriju tendēts saturs, piemēram, tiek veidots. Un arī politikā mēs kaut vai tur to varam novērot, ja? Ka šobrīd kaut vai tikko tur domas vēlēšanās, tur Latvijas televīzija sasauc kopā jaunus cilvēkus, varbūt tur tikko pilngadību sasniegušus 18 gadīgus, kuriem ir pirmā balsošana, un otrā pusē politiķi. Nekad agrāk, tur dzīvē neviens nebūtu nemaz tā darījis. Tā kā pati politiskie spēki saprot, ka viņiem ir nepieciešama jauna auditorija, jo viņiem, pieder tā kaut kur varbūt pat drusciņi tagadne, bet vairāk nākotne. Un viņi jau sāk arī domāt par to, kas nāks viņu vietā. Bet vēl joprojām atgriežoties par to, ko tu saki. Jā, tātad visas šīs te iepriekš minētās lietas, ka ir visa tik daudz, ka man šķiet, ka tas ir tieši tas iemesls, kāpēc viņi tā mierīgi visu uztver. Jo viņi zina, ka viss nāk un aiziet un nāk atkal un tā mainīgs tas viss process ir un ļoti ātrs. Tāpēc viņi to tā kā necenšas ķert uzreiz aiz astes un eitu nost. Netēra enerģiju. Tieši tā. Viņi zina, ka tas
atkārtosies, vai ka tūlīt būs kaut kas pilnīgi cits. Un tā skrienošā pasaule. Mēs to izjūtam drusciņi savādāk. Viņi jau to bezmazliet kopš dzimšanas jau redz. Ja, un jau ir auguši tādā veidā. Mēs ar tevi, piemēram, vispār esam eksperimentālā paudze, es tā domāju. Vispār, jā. 90. gadi. Tā kā vēl vecais kaut kāds postpadomju, prikols, un nāk tad jaunā pasaule iekšā, un mēs šitā visu laiku. Un telefons ar podziņām, un tikai 7. klasē. Jā, precīzi. Un tagad šitādi visādi te aparāti un tā tālāk. Un mākslīgais intelekts pēkšņi kaut kāds. Mums bija jāuzspēj iemācīties, un iemācīt vēl arī vecākai paudzei. Jā, tieši tā. Jo viņi jau arī neko paši nezināja. Mēs bijām tie pārmaiņu bērni, kuri nepaspēja uz 90. nokavēja uz 2000 sākumu. Jā, palielam, jā. Ļoti labi teikts. Tā ir. Tā kā, tas ir tā. Klaus, šobrīd jauniešu projekti, kuros tu darbojies, ir kaut kas tāds interesants, pieminēšanas vērts? Jauniešu projekti. Jā, tieši tikko noslēdzās tās nometnes. Uz sitiena laikam, ka teikšu tev tā, ka nē. Šobrīd nē konkrēti. Tādi aktīvi projekti. Bet visu laiku ir ar atgriešanās kaut kādu to aspektu. Ghetto games kaut vai tas pats. Ja neskaita sociālos tīklus, kur visu laiku notiek kaut kāda tā miedarbība ar to manu konkrēto mērķu auditoriju, tad konkrēti projekti laikam gluži... Nē. Es atkal tas jau ir aizgājis. Tur festivāls Lampa ir tāds sarunu festivāls. Tad tā ietvaros tur bija tādas konkrēti uz jauniešu auditoriju vērstas diskusijas, kurās bija jāņem dalība kā ekspertam. Jā, tā. Bet šobrīd aktīvs laikam uz sitienu nē. Dargie draugi, mums ir konkurss. Mēs izlozējam 100 eiro dāvanu karti no iConfit. Viss, kas tev ir jādara, lai iegūtu šo dāvanu karti savā īpašumā. Tātad spiežam īkšķīti uz augšu šim videoklipam, ir jāpieseko iConfit kanālam un komentārā jāieraksta, ko tad tu pirksi par šiem te 100 eiro. Lai veids! Par aktivitāti runājot, sports, aktīvs dzīvesveids, cītīgi sporto, pastāsti par to vairāk. Ar ko tu nodarbojies? Redzam hokeju, redzam kaut kādu zālīti staigā, nezinu, mocibrauc aktīvi, nezinu. Gribētos vairāk, pilnīgi noteikti. Kuru tieši no visiem? Vispār visu aktīvo dzīvesveidu. Gribētos vairāk drusciņi, bet pats jau vainīgs. Gan jau, vai ne? Saliec darbus un viss. Tīktoks vainīgs, jā. Bet īstenībā man nav baigi lielais tur tas screen times, ja viņi paskatās. Cik tur sēž telefonā. Bet labi, tas tā. Jā, es jau kopš bērnības fokusējos ļoti uz to sportu, bet vairāk sports manā dzīvē ir bijis tāds komandu sporta veidi. Tā uz fokusu tikai uz sevi un savu ķermeni nekad baigi neesmu līdzis līdz jau gandrīz 2 gadi. Jā. Tad es sāku tā kā nopietni iet uz fitness, uz zālīti. Un cilāt svarus un tā, un skriet un vēl. Bet vienmēr esmu kaut kā fokusējies uz tiem komandu sporta veidiem. Es esmu spēlējis futbolu jau kopš bērnības un spēlēju arī šeit Rīgā līdz brīdim, kad parādījās iespēja piepildīt arī vienu no tādiem bērnības sapņiem, spēlēt hokeju. Kāpēc nespēlēju bērnībā? Jo Preiļos nebija iespēja. Nav variantu. Izbraukāt uz Daugavpili bišķiņ par sālītu bija. Jo tas bija tuvākais. Un mani uzaicināja spēlēt komandā. Entuziasta hokeja līga ir tāda. Vēl viņu sauc par Alus līgu. Jo tur džeki tiešām uz tādu pašiniciatīvu nāk un spēlē. Yeah. Bet tas ir vienīgais, no kā, piemēram, atšķirās šī te līga ar jebkuru citu var salīdzināt. Vienkārši ir sliktāks līmenis, bet tā organizētība iekšējā, kas ir tai entuziastu hokeja līgai, un iekšējais komandas kaut kādas tās sajūtas un treniņi un viss pārējais, ir identisks. Mēs varam pielīdzināt mūsu treniņu skaitu un spēļu skaitu, kā, tur kaut vai Nacionālā hokeja līga, pārspīlēja drusciņu, bet tik un tā, ja nedēļas ietvaros mēs paskatāmies, ir 2 treniņi un 2 spēles, tas nozīmē 4 no 7 dienām, tu esi hokejā iekšā. Entuziasta hokeja līga, kaut kā vienkārši pats priekš sevis tu to dari, un tā, ka tur es spēlēju veselās 2 komandās. Kāds ir izauga no tās līgas uz kaut ko augstāku? Pāriet vai paliek pie Alus tomēr? Pārsvarā paliek pie Alus.
Nāk no citām līgām uz Alus līgu. Jā, tā kā pakāpjas lejā. Tas foršāk, tomēr jautrāk ar džekiem. Bet tā entuziastu hokeja līga arī ir pa līmeņiem sadalīta. Ir vājāki, stiprāki, un tie, kas ir, piemēram, elites divīzija tajā entuziastu hokeja līgā. Nu, principā, tur džeki pilnīgi mierīgi varētu spēlēt ar kaut kādām virslīgas un arī pat es ticu, ka vēl ar stiprākiem džekiem, kas iespējams pat nespēlē Latvijā. Ļoti, tas līmenis ir tiešām augsts. Bet tu to dari pats priekš sevis. Jā, bet tu arī fitnesu sāki, tāpēc, ka tev vajadzēja pacelt fizisko priekš hokeju? Jā, fizisko sagatavotību es gribēju pacelt, un es arī... Es redzēju, ka mans ķermenis mani vairs neapmierina baigi. Es to nekad tā baigi nebiju ievērojis. Visu laiku likās, ka ir ok, jo fiziski es varu izdarīt daudz, bet vizuāli kaut kas pieklibo liekas. Un gribas tā kā tieši to vizuālo tonusā mazliet dabūt. Un tad tas hokejs nāca, un es jūtu, ka priekš hokeja arī fiziskais drusku pieklibo. Nu, tad varbūt, ka es pamēģināšu sadabūt sev cilvēku, piemēram, kas man var piepalīdzēt. Un bija tāds cilvēks, kas bija man blakus un mani trenēja. Un tā, šobrīd jau es esmu arī uz pašdarbību tādu pārgājis pats. Kaut kādā momentā visiem jāizaug. Jā, precīzi. Tieši tā, jebkurā sportā. Ja tos darīja arī gadiem, tāpat kā man pieņems uz zāles jau no 18, 16 gadu vecuma. Tu jau vispār esi. Es nezinu, man īsti treneri vajadzētu. Kaut gan teorētiski, ja es gatavošos sacensībām, man noteikti vajadzēs kādu no malas, kas pasaka, ko es daru nepareizi. Jā. Tā kā vēl joprojām. Tā kā, ja tu esi profesionālākā līmenī, tad tev tomēr vajag. Ja tu ikdienā vienkārši tāpat priekš sevis bāzēs iemācījies, tad viss būs kārtībā. Tieši tā, jā. To es esmu apguvis un gatavs darboties. Un kā tu pats novērtē, vai sports tev palīdz arī saglabāt mentālo veselību? Es pat brīnos, kāpēc mēs vēl par šo runājam vispār. Loģiski, viennozīmīgi. Tas iet roku rokā, tas veselā miesā, vesels gars ir nevelti kaut kur radies, un es esmu par to pārliecinājies tūkstošiem reižu. Man jau sākas pašam kaut kādi pret sevi pārmetumi, ka es tur neaizēju kaut kādu reizi vai izlaižu vai vēl kaut ko, un tu sāc jau ielaist kaut kādus tur dēmonus savā galvā, jā? Tur mierīgi aizēju izskrien. Hokeja laukums, piemēram, vispār ir vienīgā vieta, kur es spēju atslēgties no ārpasaules. Vispār es ne par ko citu nedomāju, kā tikai iemest golu, atņemt kādam ripu, ielikt burtā. Un ielikt, burtiņi mums tur arī baigi nav pārspīlētā daudzumā, bet arī nedrīkst, to pagrūstīties drusciņi. Nē, baigi nē. Var tā viegli, bet, teiksim, tāds kārtīgs kontakts un vēl kaut vai izkaušanās, tad tur viss dabūs diskvalifikāciju vienkārši. To neviens negrib, tev neļaus spēlēt. Tu to vari izdarīt, bet tu būsi prom no laukuma. Jā. Uz kādu laiku. Tā kā, sports ir viennozīmīgi, tas iet roku rokā. Man jau liekas, ka šī lieta jau būtu jāstandardizē, ja ir tāds vārds. Bet, tam jābūt jau, man liekas, iekaltam jau kopš bērna kājas. Tas ir ilgmūžīgi paaugstina. Jā, tur ir tikai plusi. Tikai plusi. Profesionālais sports ir mazliet cits kaut kas. Jā, tas nav veselīgs. Jā, tas ir kaut kas drusku cits. Tas ir savādāk. Bet aktīvs dzīvesveids viennozīmīgi. Minēja par atslēgšanos no vispārējā. Tu brauc ar moci? Jā. Uz moči braucot, tu ļoti domā par citām lietām, vai tu domā par to, kā tu brauc ar moci? Kā tik es kaut kur neieperu, es domāju par to, vai manī kāds. Jo braucot ar motociklu, es redzu reiz 3 satiksmes problēmas, ja tā to var teikt, vai kaut kādu neuzmanību no apkārtējās. Es kļūstu pats uzmanīgāks braucot ar motociklu nekā, piemēram, ar mašīnu. Bet es uzreiz redzu daudz mīnusiņus vairāk. Ceļā jūtu vēl vairāk mīnusiņus. Un tu nevari koncentrēties uz telefonu. Jā, tu vienkārši koncentrējies reāli uz ceļu. Tikai un vienīgi. Pavisam nesen tāds interesants fakts. Lasīju statistiku, ka tie vadītāji, kam ir moča tiesības kategorija, iekļūst par 26% mazāk negadījumos nekā tiem, kam nav. Jā. Laikam tomēr ir kaut kāda korelācija, ka tu esi iemācījies braukt ar moci. Iespējams. Tomēr vēro vairāk satiksmi un pievērs uzmanību smalkajām detaļām, kur kāds izgriezīsies, piegriezīs bedrītes tās pašas. Īstenībā tā varētu būt tiešām. Varbūt tas ir ar ko saistīts. Jā. Kā tu aizsākās arī tā paša motobraukšana? Es jau kopš bērna kā es braucu ar divriteņiem. Motorizēti vai nemotorizēti. Jā, ar divriteņiem. Mocis jau tev, kad viņš tev parādījās?
Sen, nesen? Kaut kādi 2 gadi. Nav nemaz tik daudz. Nav nemaz tik daudz, bet pirms tam es braucu ar visu, ar ko var braukt ar B kategoriju. Jā. Un tikai tad pārgāju uz A. Vienkārši man bija ļoti liels starposms starp to, ka es atkal biju gatavs kāpt uz motociklu, jo es tiku avārijā. Man nogrieza ceļu, un es tur ienesos viņā iekšā riktīgi un pamodos pēc tam slimnīcā ar ieģipsētu kāju. Un tas bija man tāds, bāc, nevarēju pārkāpt pēc tam ilgi pāri tam visam. Brauc ar 125, nekas tāds nopietnas, 125 kubatūra. Bet izgrieza man vienkārši, es braucu aizmugurē, viņam tas cilvēks sāka griezt tā kā uz maliņu pa labi, rādot pagriezienu, ka brauc nos, tu skaidrs brauks viņam apkārt, un šitas vienkārši sāk pēkšņi līdz. Jā, neieslēdza ne kreiso, neko, vienkārši parādot labo uzreiz grieza. Kur Rīgā laukos? Tas bija laukos, tas bija Preiļos. Vienkārši nogrieza man ceļu. Jā, tur arī nav pierasts, ka moči ir uz ceļiem, tad noteikti arī nepamanīja, nevēroja līdzi. Jā, un tad bija tāda pauzīte ilgāka, un tad es kaut kā saņēmos atkal pārēt. Jau lielāku. Korš un drīz uz trasi jābrauc. Uzlabot braukšanas spējas. Nopakošos, tajā burbuļu plēvē ietīšos un var uzsūtīt Skandināvijā, ja ir uztaisījuši kombinzonu, kurš, ja tu krīt nos no moči, viņš uzpūšās. Nopietni? Jā, ir gan bikses, gan jāka, tu vienkārši tas piepūšamies burbulis, arī tā arī nokrīt bez problēmām. Ej, tu nost. Jā, tikai baloni jāmaina ir, tas arī viss. Jā. Un kāpjot nost no moča jāatvieno, tā kā ūdens mocim, tas tāds klips. Jā. Lai neizšauj nokāpjot. Tā kā ir visas iespējas. Vēc, okay. Parunāsim par to pašu radio. Tātad minēja, ka radio tevi uzrunāja, bet bija skaidrs, ka viņš piemērots tev, jo tas radio tev. Kā saliki forši. Loģiski. Jā. Ļoti laba vārdu spēle. Vai viņiem nebija problēmas ar tavu latgaļu akcentu? Nē, un es pat nezinu iemeslu, kāpēc nebija. Jo, es saprotu tos iepriekšējos, kas tieši šī iemesla dēļ palaida vaļā. Un tagad vēl jau vairāk esot iekši radio, es to saprotu vēl vairāk. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir vienīgais veids, kā klausītājs kaut ko no tevis var iegūt. Respektīvi, viņi neredz, ka tu tur žestikulē, neredz tavu sejas izteiksmi, neko. Viņi tikai klausās. Un no viena kanāla pārslēgt uz otru ir tas pats, kas vienu reizi nosvaipot TikTokā video. Tikpat ātri tas notiek. Vienkārši viena podziņa un cits radio skan. Un ņemot vērā to faktu, ka es gāju uz tādu radio, kas ir valsts radio, tas strādā mazliet citādāk nekā komercradio. Ja komercradio var būt nedaudz pielaidīgāki, protams, saglabājot atkal kaut kādas nianses, kuras nav tajā valsts mēdījā. Valsts mēdījis noteikti, ka pieprasa tādu striktāku tieši tā cilvēka, kurš nāk pie viņiem strādāt, izpaušanās veidu un arī valodu un šo te pašu akcentu un tā tālāk. Garlaicīgu ar labu dikciju. Varbūt. Nezinu, vai garlaicīgu. Bet ar labu dikciju. Es nedomāju, ka ziņas klausoties, pieņemsim, kaut kādā pirmajā radio ir ļoti jautri. Tur vienkārši tāds, lasa, bez emocijām, bez nekā, bez, tāds. Tas ir nav slikti priekš ziņām. Jā, bet kopumā, nav tas sketch, nav tas, kas aizķer, kā TikTokam pirmajās 6 sekundēs. Ja nav, tad nav, tad nosvarot tālāk. Tādā ziņā, jā. Tā, ka es saprotu, ka viņi nobijās no šīs te lietas, un otrkārt, es arī biju pilnīgi zaļš gurķis. Tā kā absolūti bez iepriekšējas pieredzes, absolūti bez kaut kādiem kontaktiem, pazīšanās un tā tālāk. Vienkārši cilvēks no malas grib tikt radio. Iedeva, patestēja, neaizgāja. Tad bija jāiet citi ceļi, un tad tas rāģiņš tā arī parādījās. Tā ka visu cieņu radio tev milzīgs paldies. Bet lai gūtu pieredzi ar kaut ko ir jāsāk. Kur tu pieredzi dabūt? Bet es vienmēr esmu domājis kopš tās reizes, kad viss šis te notika, ka ar mani tam bija jānotiek. Jo savādāk es neko nebūtu sapratis. Ir tas ceļš līdz tam sasniegumam. Savādāk arī tas sasniegums pēc tam neliksies tik salds. Jā. Visdrīzāk nenovērtēs un arī liksies viegli. Jā, vai tālāk kaut kur lecam iekšā un tad nebūs rezultāts. Radio un sociālā tīkli, tu esi abos viens tas pats cilvēks vai nedaudz savādāk? Kā tev šķiet formāts? Atšķirīgs vai līdzīgs?
Līdzīgs, noteikti līdzīgs. Pieturos pie tieši tā paša humoristiskā un tāda vieglā izklaidējošā satura. Dzīvē es noteikti esmu vēl savādāks nekā tajā publiskajā telpā. Es esmu drusku piezemētāks. Nav tā, ka tur arī lakst apkārtā, jebkurā vietā, kur es ieju, es polkā neskrienu cauri veikalam, piemēram. bet arī tādā domu līmenī nekas nemainās. Es visu laiku šeit esmu identisks galvā. Vienkārši es to varbūt nelaižu uz āru, jo es saprotu, ka citreiz arī vajag vienkārši izkāpt ārā no tā tēla, mazliet attēlpoties, un tas citreiz arī ir kaut kāds pat iemesls tam, ka es vispār savu privāto dzīvi nerādu, jo es zinu, ka tā ir vienīgā vieta, kur es varu būt tā kā drošības zonā tādā. Jo viss pārējais visu laiku ir publiskais. Publiskais tēls, un cilvēki redz, dzird un tā tālāk. Tad mājās vai vienītī kaut kur aiziet uz veikalu, braucot mašīnā, tā es zinu, ka es varu mierīgi pēlpot, atkal sagrupēties un tad iet tālāk darīt. Pareizi. Klau, par Latgali runājot. Saka jau, protams, ka latgalieši ir tie paši latvieši, tikai ar pluszīmi. Vai ne? Cik jauki. Kā tev Latgali ir ietekmējusi kopumā, kā personība medijos? Cik ļoti tu gribi atsaukties, cik ļoti atsaucies uz to Latgales būšanu, uz tām saknēm? Man vispār nav problēmu. Vienmēr un visur. Latgale vispār ir vienīgā vieta, kur es varu aizbraukt un atgūt tādu enerģiju arī. Ja es šeit braucu izskrieties, tad uz turieni es braucu atkal atgūties. Un man pietiek vienas dienas, un es esmu gatavs atkal močīt tālāk, piemēram. Es esmu ļoti priecīgs un pateicīgs visiem augstākiem spēkiem, ka tā salikās, ka es esmu pirmkārt nerīdzinieks, un otrkārt, ka latgalietis. Es nezinu, kaut kā man tādu lepnumu dara tas viss to, un ja es kaut kur dzirdu par citiem latgaliešiem kaut ko, ja es zinu, ka viņi ir tur kaut kur izsitušies vai kā citādi, vai mēģina un tā, jo Latgale arī, tu pats zini, ka ir visatgrūstākais reģions no visiem Latvijas reģioniem, jo arī visproblemātiskākais. Ir daudz stereotipu, protams, par to vietu, bet kaut kur ir arī taisnība. Un tieši tā iemesla dēļ man vēl jau vairāk patīk tā kā cīnīties un parādīt, ka nav tā, kā jūs domājat. Un ar to es lepojos un par to es priecājos. Latgale ir skaista vieta, ļoti. Es zinu. Es esmu pats no turienes. Par valodu runājot, tas valodas jautājums šobrīd ir ļoti gan par citām valodām šobrīd, bet tā latgaļu valoda, cik bieži tu viņu piekop, kā tu viņu piekop, un jāņem vērā taču arī tas, ka pa lielam tā ir atsevišķa valoda, jo mums ir gan runa un gan raksti. Jā. Kā mums varētu, mums ir arī savs. savs karogs, teorētiski mēs varētu būt Vatikāns tikai Latgalē. Jā, Latvijas Las Vegas. Arī labi. Dubai. Jā, kur viss ir iespējams. Jā. Varētu visu legalizēt. Tur, ne visu, bet kaut kādu konkrētu daļu. Biznes. Turismas, jā, viss aiziet. Nekādu nodokļu. Vai ne? Perfekt. Tax free zone. Bet latgaliski. Jā, tas gan. Viss ir latgaliešu valodā. Jā, tu gribi no sērijas tur piedalīties, tad tikai latgaliski. Jā. Tā kā, un tas arī veicinās, es pieļauju, ka vietējo uzņēmēju. Jā, nekāds brīnums. Jo, neviens jau cits kā latgalieši arī nerunā. Jā. Tā kā tā. Jā. Un pats ikdienā sanāk ģimenē, latgaliski runāt? Sanāk, jā. Ik pa laikam man ir jāicina vadīt kaut kādus pasākumus, kas ir latgaliešu valodā, vai es braucu uz to reģionu, kur cilvēki runā latgaliešu valodā, un tad kāds ir kaut kur palaidis varbūt garām. Labi, tas ir arī normāli. Visiem visus šajā pasaulē nevajag zināt. Un tad pēkšņi ierunās latgaliešu valodā ir tāds pārsteigums, jo ir dzirdējuši, piemēram, tikai radio, kur atkal tu tā kā jebkurā gadījumā, tad, kad tu esi kameras priekšā vai tai pašā radio, es piedomāju par to, kā es runāju. Protams, ka kaut kur izsprūk kaut kāda tāda laustā valoda, bet es piedomāju par to, kā es runāju. Un tad ikdienā varbūt vai tādā privātajā pasaulē es atkal drusku citādāk runāju. Tā kā sanāk, ik pa laikam kaut kur pārslēgties, un tad es zinu, ka Latgalē es varu, tā kā močīt vispār ne par ko nedomājot,
Un ir cilvēki, kas tur tieši to arī sagaida no manis, to latgaliešu valodu. Bet arī ģimenēs runāju. Nu, vairāk ar vecvecākiem, bet ir pārlatviskoti latgaliešu vārdi. Daudzi, kurus tu iekļauj iekšā, runājot ar saviem senčiem, un citreiz man ir daudz draugu, kas ir piemēram, kuriem ar latgaliešu valodu vispār nav nekāda sakara, un, piemēram, viņi atbrauc pie manis uz laukiem un runā ar manu tēti, un es dzirdu, ka viņš izmanto tos vārdus, ko saprotam tikai mēs. Viņus, tā kā saka latviešu valodā, bet nav tāda vārda latviešu valodā, tad tik rēcīgi skan. Un tā kā tas cilvēks māja, tā kā līdz ar galvu, kā viņš saprastu, par ko ir runa. Un es tur smējos aizmugurē. Kaut vai vārds. Tu zini vārdu? Ūksts, kas ir. Jā. Būška, sipisnīgs. Jā. Bet arī šie vārdi ir, teiksim, viņi atšķirās un mainās atkarīgs no tā, kurā Latgales pilsētā tu esi. Jā, fakts, tas ir fakts. Jā. Tā kā tā latgaļu valoda ir arī mainīga. Jā, tā ir. Reģionāls piederības, teiksim, es nezinu, kā to var nosaukt, uz to balstīt. Jā, tā ir. Bet mēs visi viens otru saprotam. Tā īsti nav problēma. Jā, tieši tā. Un arī īstenībā arī daudzi latvieši saprot. Ja tu iedziļinies to, ko runā tas latgalietis tajā mirklī, ir, protams, tie specifiskie vārdi, bet daudz arī var saprast un nolasīt. Es esmu pats to testējis un mēģinājis, un man to ir prasījuši parunāt tagad latgaliešu valodā. Un, kad es parunāju, un tad es prasu arī, tu saprati? Jā, es sapratu, ko tu saki. Tā ka, latgaliešu valodu sanāk ik pa laikam izmantot un forši, ka tā. Un kad šogad būs diktāts? Latgaliešu diktāts? Jā. Parasti tas, man liekas, ir novembra mēnesī. Precīzi datumu neatceros. Tu brauks lasīt? Vienreiz lasīju. Jā, es tev jautāju, vai tu brauksi? Pagaidām nav tāds plāns. Jā, teorētiski, kas var mammai pajautāt, viņa noteikti lietas kursā. Noteikti. Viņa man liekas, man arī kaut ko piedāvāja tur, vai lasīt, vai piedalīties, bet man bija tāds, nav vairs tas vecums. Uz konkursu sūta, uz konkursu nebraukšu. Kaut gan rakstība ir ļoti sarežģīta. Viņa nav vienkārši noteikti. Tas ir bišķīt savādāk. Bet, es domāju, ka jebkurā gadījumā tā latgaliešu valoda, viņa tomēr ir jālieto, jāturpina, jāizkopj. Es personīgi uzskatu, ka, jebkura valoda, pat ja tajā runā 100 cilvēku pasaulē, noteikti ir pluss, noteikti tev ļaus runāt, komunicēt ar cilvēkiem pat tajos brīžos, kad tu varbūt vispār negaidi, ka tā var būt, bet tas uzreiz ir viena valoda, pat ja viņa ir maziņa, uzreiz ir vroļs latgalīti. Jā. Visi savi. Tā kā uzreiz ir cita sajūta. Lai pārējie varbūt saprastu to siltuma sajūtu tajā mirklī, kad Latgale kaut kur tiek pieminēta, tad tas ir tāpat, kā kad mēs iedomājamies, ka mūsu mazā Latvija pasaules kontekstā kaut ko sasniedz. Bronza hokejā visi vienkārši starā. Kristaps Porziņģis, NBA čempions, pirmais latvietis. Straume tur dabū latvieši Oskars, pirmais Oskars. Tā kā mēs priecājamies par saviem latgaliešiem, par Latgali, izskanot tepat Latvijā, tieši tikpat ļoti, cik mēs visi priecājamies par Latviju, kad tā izskan pasaulīgi. Tās ir tieši tādas pašas sajūtas, tāpēc tā Latgale ir tik tādu tiešām siltu to sajūtu sevī. Super. Klau, labi, kas tev ir nākotnes plāni? Kur tu sevi redzi pēc 5 gadiem, piemēram? Nezinu, radio, TV, politika? Politika, nezinu. Bet pa Latgali? Es vienreiz kāds ļoti labi pateica, neatceros, kurš tas bija cilvēks, bet viņš teica, ka politikā ir tātad vairākas kategorijas, kādas 3 apmēram, kurās tu vari iekrist un kāds tad tu politiķis galu galā esi. Un viņš pats par sevi izteicās, ka viņš būtu tā lellīte politiskā, kuru vada, kuram pasaka, kā darīt, kurš pasmaidīs un to arī izdarīs. Man liekas, ar mani būtu ļoti līdzīgi. Tā kā es neesmu no tiem, kas ir gatavs tur iet ar kādu tur dirsties baigi un tā. Es, protams, būtu par kaut kādu savu to un iestātos lietu un mēģinātu vismaz. Bet es zinu, ja es nebūtu tur, teiksim, savas kaut kādas tur partijas vadītājs, tad mūsu partijas vadītājs mani pilnīgi mierīgi varētu vadīt kā marioneti un es tā kā, es darītu visu, ko viņš man liktu.
tādos politiskos ļoti lielos jautājumos, es domāju, ka es būtu vismaz uz šo momentu tāds ļoti, ļoti viegli vadāms. Un ļoti viegli vadāmi cilvēki, man liekas, tajā vidē ir tāds... Tas nav labi. Tas nav labi, jā. Nav labi. Tur tomēr jābūt cilvēkam, kas ir kaut ko kādreiz dzīvē uzbūvējis, vadījis, uzcēlis. Ir nodarbojies ar šo te vadīšanas procesu, nevis tikai iet atsēdēt, saņemt algu un skaistu pensiju. Jā, tieši tā. Un kamēr es nejūtu, ka es to varētu darīt, tāpēc es tur vispār neskatos uz to pusi. Un tas ir silts ieteikums arī citiem. Bet citi neņem vērā to. Jā. Bet pēc 5 gadiem, es pilnīgi noteikti zinu, ka es gribu turpināt darboties šajā sfērā, kurā es esmu izvēlējies. Es esmu atvērts jebkam, neliekot ekspektācijas vēl joprojām. Ja es jūtu, ka tas būs kaut kas riktīgi foršs un tāds piedzīvojums aiziet, tas tā ir bijis ar nometnēm, tas tā ir bijis ar kāzu vadīšanu kaut vai, piemēram, tas tā ir bijis ar raidījumu vadīšanu televīzijā. Ja es jūtu, ka tas būs mazliet ārpus komforta zonas, ideāli. Tātad darbs ar publiku, ar cilvēku tieši. Jā, un varam atgriezties pie tās aktieru meistarības. Ja tas atnāks manā virzienā, es to akceptēšu ar atplestām rokām. Jā, varbūt kāds no skatītājiem, nezinu, tur teātrī darbojas, piemēram, tieši meklē tur sprīdīti. Ideāli. To es varētu nospēlēt mierīgi, jā. Uz Latgali jāatgriežas būs. Uz Laimas zemi. Varbūt. Visādi var sanākt. Covidā jau gandrīz tā sanāca. Covidā vispār bija ļoti interesanti. Tas tāds jautrs periods bija. Bet, esam iemācījušies strādāt ar to visu, tā kā es domāju, viss būs labi. Ir vēl kādi sapņi, kas nav piepildīti? Ir tagad procesā. Vēl viens mocis? Labāk. 2? Vēl labāk. 2, bet labāk kā moči. Es nezinu, kas var būt labāks. Par motociklu? Pilota tiesības. Nē, tas ir tāds cilvēciskais faktors. Gribu izaudzināt krietnus dēlus. Es esmu sensīts 2 sīkajiem šobrīd. 4 gadnieks un 2 gadnieks, un tas ir mans sapnis. Tā, nākošu gadu hokejā, ja es saprotu. Varam mēģināt. No 5 gadi jau principā ir pa vēlu. Tas jau jā, tas ir pēdējais moments, kad jālaiž. jau 3,5 bija jau jāslido. Jā, tas ir pēdējais brīdis. Jā, gan vairāk jaunais kaut kā izskatās. Jaunākais uz sportu. Vecākais pat tehnikai. Tāds. Arī nav slikti. Mašīnas gatavs skrūvēt. Kas tur rallijs, VRC, pirmā formula? Starp citu, jā, tiešām. Nekas jau tur tāds nav. Pirmais latvietis Formula 1. Jā. Vai labi, ne? Var paspēt. Var paspēt, jā. MotoGP. Jā. Arī. Ideāli. Tikot Gariks Lemānu nobrauca pirmais. Jā. Viņš viņu neuzvarēja, tā kā principā viss vēl ir priekšā. Jā. Naskārā, piemēram, piedalīties. Tas nav interesanti. Tur ir viens pagrieziens. Tas nav sacensības. Jā, viņiem vienkārši ar vienu roku reāli var rullēt. Tas nav nopietni. Nē, tā neies krastā. Tā, ka tas ir mans sapnis. Nē, tas ir nopietnis. Tas ir nopietnis. Varbūt ir kaut kādi projekti, ko esi ieplānojis pats veidot pēc savas iniciatīvas ar tiem pašiem jauniešiem, nezinu, vai kaut kas interesants. Kaut kas ir prātā noteikti. Ir šis tas. Konkrēti ar jauniešiem man pagaidām pietiek tur, kur mani sauc un iesaista. Tādā ziņā. Arī īstenībā, ja tādā 5-gades formātā mēs paskatāmies šobrīd, varbūt arī kaut kad dzims kaut kas tāds, kur es esmu pats gatavs organizēt kaut ko, kur iesaistīt jauniešus. Bet šobrīd es ik pa laikam ielaižu savā prātā arī kaut kādu tādu es pat nezinu, kā to nodefinēt, bet pavisam nesen es esmu pamēģinājis arī stand-up pasauli drusciņi. Mega izaicinājums un nav man šobrīd, bet man ļoti interesē un patīk. Un labprāt varētu mēģināt tur attīstīties. Bet vēl, tātad pieturoties pie tā izklaidējošā formāta,
izdomāt un uztaisīt uz divām pusēm eksistēt spējošu un strādājošu tādu arī šovu, kas var būt gan internetā, gan ārpus tā, uz kuru var reāli nopirkt biļetes un aiziet un paskatīties, kas sevi ietver arī daudz visādus elementus, kas ir stand-ups, improvizācija, mūzika un teātra māksla. Un arī tieši šo pašu formātu pārnest uz internetu. Nu tā, par detaļām nevaru šobrīd vēl runāt. Kas sauks? Multilauris? Dzīvais radio. Dzīvais radio? Jā, kāpēc ne? Es nezinu, kā sauks. Nosaukumu mēs atstājam pašu pēdējo izdomāt. Nu jā, tas būtu tas laikam vienkāršākais šajā gadījumā. Ok, super. Lieliski foršas tēmas apspriedam, izrunājām. Tuvojamies beigām. Ir ātrie jautājumi. Jā, ar humoru, viegls nobeigums, teiksim tā. Pirms tu uzdod. Kā tev iet? Viss kārtībā. Jā? Strādājam. Citīgi. Cik citīgi? Ļoti. Sīkāk detaļās, nezinu, nepietiks mums laika izrunāt, būs vēl viens podcasts jātais. Bet tu vēl sporto? Jā, protams. Priekš sevis? Jā, bet tur ir aptuveni tik maz līdz arī kaut kam nopietnākam. Tīri pēc laika un vēlēšanās. Visu laiku tā vēlme ir, iespējas ir, saņemties vajag. Saņemties, jo visu laiku darbi ir jāceļo, jābrauc, jāstrādā, jātiekās. Bet pavisam tik mazliet vajag pamainīt ikdienā, un tad var arī kaut ko nopietnāk. Ko tu varētu ieteikt cilvēkam, kurš šobrīd vispār neko nevar izvēlēties? Tā kā, ko darīt tālāk? Kā viņam atrast sevi? Ko darīt tālāk tieši dzīvē vai sportā? Dzīvē. Dzīvē? Viņš ir nonācis tādā. Viņš ir tikko pabeidzis augstskolu, ieguvis bakalauru, bet nevar atrast vietu sev. Viņam tā kā patīk tas, ko viņš ir izmācījies, bet viņš tā neredz īsti sevi līdz galam, tur arī darbojamies. Tas tāds sarežģīts jautājums, jo ņemot vērā, es pats esmu inženieris ar jurista bakalauru un strādāju pārdošanā. Jā. Tā kā, un arī manas darba vietas īsti, teiksim, ir kaut kas darīts saistībā ar to, bet palielam ir jāatrod, ir vienkārši palielam jāmēģina darboties tur, kur tu sevi redzi, vai tev patīk, vai aizrauj. Pa ceļam līdz tam tu salasīsi to pieredzi, tev būs nedaudz plašāks tas pats skatījums uz tām lietām, uz sabiedrību kopumā. Teiksim, arī man tāpat kā, cik es saprotu, arī tev ir bijuši tie periodi, kad esi tāds bišķīt, zemē, teiksim protams. Tā. Un es pieņemsim, lai kaut kur tiktu, es izvēlējos vienu no, teiksim, vienkāršākajām, bet profesijām, kas man patika, ņemot vērā to, ka, nepatika, bet kas bija pieejama vienkārši. Jo es palielam tajā brīdī jau biju apstājies, biju mēģinājis visu kaut ko, nekas nesanāca. Un tad, pavadīju ilgu laiku mājās, neko nedarot. Vajadzēja sākt darīt tieši tāpēc, ka jau, ir kā ir ēst, nav ko kā sacīt. Un es paņēmu taksi. Mēs ņēmām ar vienu draugu mašīnu uz diviem, mēs vienkārši braukājām. Okay. Un tas ir patiesībā tāds darbiņš, ko es vēl joprojām man būtu iespēja uz vienu, pieņemsim, weekendu paņemt taksīt, es nobraukātu. Okay. Tāpēc, ka tas dod iespēju pastīties uz to sabiedrību no dažādiem aspektiem. Tu redzi visus cilvēkus, tu redzi, kur viņi strādā, kā viņi jūtās, kā viņi izturās, kāda ir kopumā sabiedrība, cik viņa ir vesela, cik viņa ir šķība, teiksim tā, godīga, negodīga. Tas arī dod, teiksim, to tādu plašāku spektru, jo tev ir tiek iespēja satikt, runāt, komunicēt ar daudz dažādiem cilvēkiem, no kuriem tu katra kaut ko aizgūsti, un beigās tad ir kaut kas tev dod to iespēju paskatīties, izvēlēties, un paralēli tam pat tev var atnākt kāds foršs piedāvājums. Teiksim tā, arī es savā segmentā, kurā es nonācu, tas bija, daļēji nejauši, bet, jau 10 gadus es vadu dažādus uzņēmumus saistībā ar sporta uzturiem un tirzniecību pārdošanām. Tā kā arī pavisam netīšām, teiksim, tas atnāca pie manis. Bomba, vai ne? Tā kā galvenais Tu darīji vienkārši. Es darīju, bet es to darīju jau tajā brīdī, kad es vairs nevarēju nedarīt. Jā. Laikam katram dzīvē var pienākt tāds brīdis, kad ir tā pauze, vai tev vajag no sērijas sasniegt to zemāko punktu, un tad tu atspērsies.
vai nu tu kaut ko pa vidu pieķeries, un tad tevi uzvelk uz augšu. Tā kā, jebkurā gadījumā vajadzēs no sērijas kustēties uz augšu, un tad tas process arī būs patīkams, un beigās tad jau tu esi tajā vietā, tāpat kā arī tu esi priecīgs, foršs, pozitīvs, bet tu vismaz zini, ko tev tas maksāja. Tu esi vai nu izbaudījis, vai arī neizbaudījis to ceļu, bet tas ceļš tev ir ielicis labu bāzi tajā, kur tu esi. Tā kā, galvenais ir tad saprast to momentu, vai tu gaidi tiešām, kad būs viss, vai nu tu kaut kur pusceļā sāc ķerties kaut kam klāt un tomēr mirzīties uz priekšu. Šito bija kaut kur stāstījis jau? Nē. Tur vispār interesants stāsts ir. Bet tā ir gara saruna. Atsevišķs podcasts, jā, bet kopumā tas tā strādā, teiksim, manuprāt. Vai nu tu sagaidi, vai nu tu skaties ķeries, vai nu jautā pēc padoma cilvēkam, no kura tev būtu interesanti smelties to, es nezinu, motivāciju, ideju, vai jautāt pēc kaut kā, jo bieži vien cilvēki arī pie manis nāk, prasa par dažādiem projektiem, nezinu, tur internetu veikaliem gribu pārdot to, šito, ņemot vērā to, ka man ir jau uzkrājusies reālā dzīves pieredze ar pārdošanām, tirzniecībām, gan vairumtirzniecība, nezinu, mazumtirzniecība, online, visi aspekti principā. Jā, tā kā es uzreiz pasaku visus plusus mīnusus, tad viņš vēlreiz pārskatās to ideju, un ir arī veiksmīgi uzņēmumi, kas vēl projām darbojās, kuriem es arī palīdzēju, teiksim, izaugt, izveidot, un projām ir labas attiecības, prasa padomus, komunicē. Tā kā, jā, vai nu pats atsparies un kapā, vai nu mēģina pieķerties, pasniedz to roku pēc palīdzības. Super. Tā kā, tas no manas puses. Bomba. Ko es varu piebilst. Atgriežoties pie tiem ātriem jautājumiem. Aiziet. Teiksim tā. Hokejs vai mocis? Hokejs. Biespienas ieriņš baltais vai mazulīts? Mazulīts. Ir vēl tāds vispār? Protams. Bet viņš vairs negaršo kā agrāk. Jā, es jau ļoti sen neesmu. Būs jāsūdzas Jāzepam. Kad braucu uz Preļiem, es regulāri iebraucu Preļī. Jā? Vāc. Ir. Bet viņi joprojām ir garšīgi. Vienkārši, bet viņš ir garš palicis. Viņš vairs nav tāds tukls kvadrātiņš, kā bija agrāk. Bet starp citu, pirms tu turpini jau tos jautājumus ātri uzdot, tev nešķiet, ka ir jau īstenībā daudzas lietas, kuras liekas, ka vairs negaršo tā kā agrāk, bet varbūt mēs esam mainījušies, un mūsu tā dzīve un pieredze un viss ir mainījies. Mēs tagad ar savādāku zemapziņu izgaršojam to. Bet pie mammas vēl projām garšo tāpat. Vāc, tev taisnība, jā, tomēr tu apgāzi šito. Jā, viss maucam tālāk. Tā kā tur jā, tas saku, tā kā visdrīzāk ne mēs, bet tomēr kaut kas mainās arī procesos un ražošanās. Rīta ēters vai vakara TikToks? Rīta ēters. Patīk tomēr mocīt sevi celties no rītiem agrāk. Jā. Man nav problēma pamosties. Man ir problēma aiziet gulēt laicīgi. Tā ir problēma. Ne jau tāpēc, ka es nevarētu aizmigt. Es vienkārši esmu vienmēr bijis pūce un vienmēr bijis, tāds pēkšņi 10. kaut kāda ideja radošā ienāk prātā un man vajag viņu kaut kur izlikt, pierakstīt, izdomāt tālāk līdz kaut kādiem tur niansēm un tā. Un tad tu attiecīgi aizēji baigi vēl gulēt. Bet es mēģinu pārfokusēties uz to, tāpēc es izvēlos pirmā variantu. Zaļumballa, estrāde vai kultūras nams? Vai estrāde? Sveiks gaiss. Būs jābrauc uz zaļumballu. Vajadzētu. Sen nav būts. Latgaliešu lauku sēta vai Rīgas dzīvoklis? Latgaliešu lauku sēta. Šī te viennozīmīgi vienos vārtos. Tad ir pēdējais, ja tu nebūtu radio, kur tu būtu? Ja tomēr nebūtu sanācis, kā ir sanācis. Jā, visdrīzāk, ka es būtu kaut kur, kas ir saistīts ar dabu vai ar fizisko darbu. Bet es domāju vairāk uz tādu arī fokusējoties uz sportu visdrīzāk. Tāpēc, ka es jau biju ļoti, ļoti tuvu tam, lai es aizietu uz LSPA. Lai es būtu... Futbola treneris? Iespējams. Vai kaut vai sporta skolotājs, vai pat vienu brīdi apsvēru iet uz policijas pat koledžu. Pat tā, jā. Tā kā radikāli citādāk, ne tā kā varbūt es darbojos šobrīd. Un man vēl joprojām ir respekts un vispārējais pret tām profesijām. Es ļoti novērtēju, un es īstenībā ik pa brīdim domāju, ka varbūt kaut kad, iespējams,
kaut vai tikai pats priekš sevis, lai varētu nodot kādam, nezinu, privāti tās zināšanas tālāk. Būtu gatavs iziet kaut ko tādu, lai man ir kaut kāds mazais certifikātiņš, kaut kāds tur trenera vai jebkas. Vienalga, kas tur neprasa daudz mācīšanos to. Ilgu gadu ziņā, es domāju. Jā. Bet tā tīri kaut kāda pirmā certifikācija prasa, tur jākrāj punkti un vispārējais. Man ir certifikāts, man ir jāatjauno. Redz, jāatjauno. Man jau pirmie 10 gadi ir pagājuši, tāpēc es viņu kaut kādā agri 20 gados nokārtoju, man šķiet. Tur bija arī viens plāns, kas, protams, nesanāca tad, un par treneri, teiksim, man bija privātie klienti kaut kādi kādreiz, bet es īsti arī neko tā nopietnāk nestrādāju, bet viņiem rezultāti bija ļoti labi. Tā kā, tur vairāk bija tas, ka tāda zināšana, bet pats kā tāds, tas certifikātu var iegūt, bet viņš vienkārši jāatjauno būs. Es šonedēļ pirms 2 dienām biju Valsts robežsardzes koledžā Rēzeknē atrodas. Es pilnīgi citādāk ieraudzīju to robežsarga profesiju. Daudz interesantāku nekā es biju iztēlojies. Un tādu, ja es šobrīd būtu jauns cilvēks, un ja man būtu tāda domāšana kā šobrīd, es būtu nostādīts izvēles priekšā, ko darīt tālāk. 95% dod, ka es aizietu par robežsargu mācīties. Tomēr kvadrātcikli patīk. Viss patīk, kas ir saistīts ar to. Nereāli forši. Staigā pa mežu, jā? Šaušana, staigā pa mežu, brīvu dabas, svaigs gaiss, transports, ar kuru tu tur pārvietojies, nevis izmeklēšanas, bet tur, nezinu, tā dokumentu visa nodaļa, tik interesanta liekas tā, kā viņi tur pārbauda, tāds tu mazais detektīvs pat jūties, ja? Un tu vari izvēlēties tajā robežsardzē, kur tu vispār gribi būt, sākot ar lidostu, beidzot, tiešām, jā, tur pat uz robežas kaut kur jūra, gaiss, un vēl kaut kādu kinologs. Galvenais, lai nesanāk tā kā ar to māju, kas ir starp Rēzekni un Daugavpilu. Tā pamestā neuzcelt tā līdz galam. Jā. Galvenais, lai tā nesanāk. Vienīgais tas, jā. Bet tas jau ir godprāts. Jā, protams. Tur tie, kas ir no Latgales, tie noteikti zina to stāstu. Visi zina. Pilnībā. Jā, super. Klausies, super enerģisks cilvēks, iedvesmojošs tiešām. Es domāju, sanāca diezgan superīga saruna. Vai ir vēl kas pēdējais, ko tu esi gatavs pieminēt mūsu skatītājiem? Kaut kas vēl? Tikai, lai jūs esat jūs paši maksimāli, cik vien iespējams, un mēģiniet tiešām darīt dzīvē to, kas jums patīk un interesē, jo kāda gan jēga vispār dzīvot, tad ir, ja tu katru dienu domā, ka pats man atkal šitas ir jāsāk darīt. Tā kā pasaulē ir tik daudz visādu sūdu, tik un tā. Un tad tu ej vēl papildus sūdam cauri arī savā ikdienā. Tā kā, jāmēģina ir atrast tā lieta, kura tev sagādā prieku. Vienmēr visur būs. Vienalga kāda profesija, kaut kas. Tā pati ir savas lietas, kas ir tikai tās konkrētās profesijas, mazais kaut kāds tur mīnusiņš vai jebkas cits. Bet, ja tādā kopskatā ņem, ja tas tev sagādā gandarījumu un tu to dari ar prieku un tīru sirdsapziņu un tā, tad tas ir tā vērts. Super. No savas puses noteikti gribu piebilst, kustieties, sportojiet, esiet aktīvi. Viennozīmīgi. Veselā miesā, vesels gars. Paldies, Lauri. Paldies, skatītāji. Sekojiet mums sociālajos tīklos, gan man, gan Laurim, gan Iconfit. Un tiekamies nākošajā reizē. Paldies! Paldies, čau!